Latvijā. Viņiem jau pāri 70, un viņi ieradās, lai šeit paliktu mūžīgi. Viņi stāstīja, kā tālumā viņi klausījās Raimonda Paula dziesmas, spēlēja koklas, dejoja tautas tests. Viņi rīkoja nometnes un mācīja bērniem latviešu valodu. Viņus iedrošināja Čikāgas Piecīšu un Ilmārs Dzenis, kuri caur humoru runāja par Latviju. Trimdinieki šeit staigāja pa ielām, apmeklēja dzimtas mājas, klausījās cilvēkus un priecājās, ka beidzot ir Latvijā. Es tā nemāku priecāties, es tā nemāku visu novērtēt, bet varbūt to iemācīšos. Es priecājos par liepām un eglēm, es priecājos par latviešiem apkārt, es pat priecājos